Mans dārzs ir foršs, viņš ir droši vien kā es tāds kaut kādā mērā brīvs, kaut kādā mērā ļoti sistemātisks. Man ļoti patīk dārzos kontrasts, ka ir tādas varbūt ārkārtīgi, piemēram, precīza līnija vai kaut kāda tāda ierobežojoša kontūra, un tad savukārt tur tieši blakus ir kaut kas varbūt ļoti brīvs un mežonīgs. Ja, piemēram, mums ir tādas kā dabiskas zonas, jeb tādas kā miniatūra pļavas zona, un blakus tā ir savukārt jābūt superīgi koptam zālienam, ja, kurš ir perfekts savā izpausmē. Ja. Tas man ārkārtīgi patīk dārzā. Mūsu dārzs ir dzīvs, ļoti mainīgs, daudz ziedu tur ir, daudz krāsu, gaisma tur ir arī tādā izpratnē apgaismojums, jo Latvijā puse gada ir, kā saka, tas laiks, kad mēs varbūt neesam darbā, bet esam mājās, ir tumšs, līdz ar to tā vēl viena dimensija caur apgaismojumu, ko mēs arī klientu dārzos, protams, realizējam un uzsveram, tā nozīme ir apgaismojums. To es izbaudu ārkārtīgi. Jā, dārzs ir arī mūsdienīgs. Daudzas lietas mēs varam paeksperimentēt pie sevis, gan materiālus, gan augus, gan risinājumus. Un dārzs ir arī forša vieta, kur pavadīt laiku kaut kādā mērā un atpūsties. Man patīk svinēt dārzā, man patīk sēdēt pie ugunskura dārzā, kurināt uguni, pasēdēt, padomāt. Man patīk, ka bērni var skriet un darboties dārzā. Man dažreiz patīk strādāt dārzā. Un, jā, dārzs ļoti daudz nozīmīgs, jā, svarīga dzīves telpa. Es domāju, es un droši vien to uztveru kā pašu par sevi saprotam, bet es tomēr ārkārtīgi novērtēju to iespēju.